Sveiki visiem! Mans atvesaļošanās process turpinās, taču šī pirmssvētku laikā es vēlētos jums visiem vēlreiz teikt paldies, jo šis notikums, kas ir noticis ar mani, priekš manis tas ir kaut kas vairāk kā dāvana Ziemassvētkos, dāvana jaunajā gadā, dāvana varbūt dzimšanas dienā vai vārda dienā. Nē, priekš manis tas ir reāla dzīvība. Un es vēlos pateikties katram ikvienam no jums, kurš ir atbalstījis mani, kurš ir palīdzējis man jebkādā veidā, ar ziedojumiem, ar vienkārši informācijas nodošanu tālāk un jebkādos citos veidos, arī šobrīd, kad jūs turpinat man atbalstīt un ka jūs interesējaties par to, kā man šeit klājas. Un paldies Dievam, veselība atjaunojas un, protams, tas prasa laiku un varbūt nav tik patiesībā viss ir kārtībā un tas viss ir pateicoties jums, un tāpēc liels jums paldies katram ikvienam, un es vēlu, lai tikai šīs svētkos, bet arī turpmāk, ka katrs ikviens no jums un arī es, un mēs visi, ka mēs turpinātu dalīties mīlestībā, priekā un labestībā, un ka tieši šīs svētkos mēs arī vairāk aizdomātos par to, par ko tad patiesībā ir šie svētki. Šie svētki ir Jēzus Kristus dzimšana, un tas nav tik daudz par dāvanām, tas nav tik daudz par ēdieniem, par eglīti un visu pārējo, bet tas ir kaut kas vairāk. Tāpēc paldies vēlreiz katram ikvienam no jums, un es esmu ļoti priecīgs, ka man apkārt ir tik daudz labu cilvēku, un jūs esat fantastiski, jūs esat lieliski, jo bez jūsu palīdzības nekas no šī te nenotiktu un nebūtu. Tāpēc liels jums paldies!